Vai mēs jau septembrī zinām, kas kļūs par F1 čempionu? Varbūt jā, varbūt nē, bet tagad mums ir izteikts līderis. Un ar tādu situāciju mēs dodamies uz Itālijas Grand Prix. Tātad vēsturiskā Monzas trase, es teiktu, viena no atpazīstamākajām F1 trasēm. Šī ir viena no vecākajām trasēm F1 kalendārā. Liela daļa no tā izriet dēļ Itālijas lielās lomas autosporta vēsturē. Bet Monzas trase ir devusi ikoniskus brīžus katras paudzes F1 fanam. Un runa nav tikai par katru reizi, kad tur Ferrari sasniedz uzvaru. Bet neskatāmies tikai uz vēsturi, jo sacīksti tur ir arī šonedēļ. Kā pēdējā laikā izpaužas Monzas trase? Ir, protams, ļoti atkarīgs no tā, kā komandas pielāgos savas formulas, jo, ja ir brīva trase, īstenībā nāk par labu tas, ka ir pielāgota formula priekš līkumiem. Tie ir tāpēc, ka tur var iegūt daudz laiku uz pārējiem. Bet galu galā Monza bieži vien kļūst par vilcieniņu trasi. Daudzi sēž viens aiz otra ar DRS un nevar īsti līdz galam tikt neviens garām. Un lielie guvumi no taisnēm ir arī lieta, kas ietekmēs sestdienu. Monzas kvalifikācijas haoss ir īstenībā diezgan interesanta lieta mūsdienu paudzē, jo par to vienmēr notiek sarunas pēc tam, kad tas notiek. Tas jau ir bijis gan regulāri, ka es saku pieskatiet kvalifikācijas pirmo daļu. Tur noteikti būs pāris cilvēki, kas lamāsies. Nu, tad paskatīsimies uz jautājumiem, kas mums ir atstāti pēc Nīderlandes Grand Prix. Jo tagad mums ir daudzi jautājumi. Kas notiks ar atlikušo cīņu par čempiona titulu? Jo mēs tagad dodamies uz Monzu, kur daudzi mainīs dzinējus. Bet, acīm redzot, kādam vajadzēja drusku ātrāk. Tas, protams, nozīmē, tagad Piastri ir diezgan drošā vadībā. Protams, ka Lando vēl joprojām ir aizsniedzamā attālumā, bet tagad darbs viņam ir krietni grūtāks. Red Bull tagad noteikti uzdod jautājumus par to, ko viņiem darīt. Man prieks par Sunodu, ka viņš beidzot iegava vēl punktus. Bet tas nav otrais Red Bull sistēmas braucējs, par ko runā, vai ne? Pēc lieliskās Hadžāra sacīkstes atkal tiek pacelti jautājumi. Bet es tiešām nedomāju, ka Hadžāram baigi labāk veiktos ar to otro Red Bull formulu. Es drīzāk arvien vairāk un vairāk sāku piekrist tiem trakiem viedoklim, ka ja Verstappenam iedotu Racing Balls uz šo sezonu, viņš varētu būt cīnījies par čempiona titulu. To teica Alonso, un viņš labi zina, kā vilkt viduvēju mašīnu uz čempiona titulu cīņu. Vai uz Itālijas sacīksti Ferrari spēs atkopties? Tas nav viņu regulārais, nē, viņiem bija tikai 7. vieta, un vai viņi spēs atkopties. Nīderlandes sacīkste bija sliktākā iespējamā nedēļas nogala viņiem. Ne tikai abas formulas izstājās, bet viņi vēl dabūja sodu uz savu mājas sacīksti. Sliktāk nav iespējams, ja vien tas nav rezultāts, ko viņi sasniedza krāpjoties vēl. Bet, protams, viņi to nekad nedarītu. Bet jā, mēs tiešām dodamies ar daudziem jautājumiem prom no Nīderlandes. Kas tavuprāt notiks Itālijā? Un tiekamies nākamreiz.